spārnis, reku mums ir jau labs spārnis šablons, liekam virsū, griežam cīsātrāk, vai vaigzne, vai sirds, vai kas tā. Zīmols OT Ogres trikotāža šogad aicināja sabiedrībā zināmus cilvēkus, kultūras cilvēkus, medicīnas cilvēkus, izglītības cilvēkus piedalīties labdarības akcijā. Mēs viņus ielūdzām uz savu atvērto Rīgas biroju un kopā ar jaunu talantīgu mākslinieci Juritu Kalniņu piedāvājam veidot eņģeļus. Un šie eņģeļi pēc tam nonāks vienā no zīmola OT Ogres trikotāža firmas veikaliem Vecrīgā. Un tur būs līdzās arī tā kā ziedojuma kastīte, un katrs, kas vēlēsies kopā ar mums dalīties eņģeļu sajūtās tagad laikā pirms Ziemassvētkiem, varēs šos te eņģelīšus iegādāties pret ziedojumiem, un tie līdzekļi aizies nešaubīgi cēliem mērķiem, kā to ziedot LV Allaž dara. No ogres trikotāžas viņi sanāk tādi mīļi un sirsnīgi, jo patie ogres trikotāža pats par sevīm ir tāda silta un pēc taustas. Un tas man iedvesmoja, kad jau tas pieskāriens tai trikotāžai. Un tas viss nāca no tiem materiāliem, ko man iedeva, un izveidojās tas tāds tēls, kāds nu viņš ir. Es izlēmu uztaisīt puišu, jo es domāju, ka eņģelim vispār nav nekādas ne dzimtas, nekā. Kāpēc ne? Man liekas, ka tas ir jautri vienkārši. Vai tu tici eņģeļiem? Jā, kāpēc ne? Vajag ticēt kaut kādai pasākai. Vai ne? Man eņģelīti sauc ilgi gaidītā laimīte. Un katram no mums ir kāda tāda laimīte, ko mēs ļoti esam iecerējuši, gribētu, ilgojušies. Un es ceru, ka eņģelītis palīdzēs, lai tā laimīte atnāk. Lai nākošā gadā laimīte būtu klāt. Tā eņģelīša radīšana atnāk atkal Ziemassvētku sajūta. Tā kā var teikt, ka es jau Ziemassvētku sāku gaidīt jau no šodienas. Man ir tāds eņģelītis, kurš ģenerē labās domas. Pēc kā liekas, ka brīžiem mums pietrūkst daudz labu domu, un tāpēc likās, ka ir jārada tāds mazais labo domu ģenerators, kas ir šis eņģelītis. Tāpēc arī viņš ir ļoti koncentrējies, aizvērs acis, viņš tā dziļdomīgi smaida, un tāpēc arī nimps tā kā dzirksteļo un zaigo, jo tāpēc, ka tādā veidā tās domas iet gaisā un nonāk pie mums atpakaļ. Šis ir mīlestības eņģelis. Viņš saka, mani sauc tavējais. Viņš rāda savu sirsniņu, viņš nāk ar savu sirsniņu. Tā pašā laikā tas ir tāds eņģelis dabas bērns. Viņš ir visās arī dabas krāsās, zaļajā un bēžīgajā un arī baltajā Ziemassvētku sniega krāsā. Darbs tiešām ir ieguldīts, bet viņš pats kaut kā teica pats priekšā, kāds viņš grib izskatīties.